Tā es viņu saucu. Rolands Ekšteins pēc profesijas ir automehāniķis, īsts pilsētnieks, kas turpat 20 gadus saimnieko laukos. Savulaik remontējis tehniku, tad audzējis zosis, bet pēdējos gadus kazas. Ja 7 gadu atpakaļ man kāds būtu teicis, Rolu, tu audzēsi kazas, es būtu teicis, tas nav nopietni. Es kazas biju līdz tam laikam redzējis ne tuvāk kā 50 metrus un apzināti arī kādas piena nebija pagājušojis. Prāvais kazu ganāmpulks ar āmi ganās piemājas pļavās. Katrai no 100 kaziņām esot gan savs vārds, gan savs raksturs. Kā atzīst saimnieks, tad tie esot ļoti gudri dzīvnieki. Viņas zina, ko man vajag, un es zinu, ko viņām vajag. Mēs mēģinām viens otru savstarpēji atrast. Tātad viņām vajag apstākļus, barību, un arī viņām vajag komunicēties, tāpat tās paglāstīt viņām, parunāt. Un man vajag, lai noēd zāli tur, kur viņa ir grūti nopļaut par dīķmalu nogāzēm un tā tālāk. Un viņas man iedod par to pienu, un es viņām barību, un tā mēs satiekam. Dienā no kazu ganāmpulka tiek iegūts ap 120 līdz 150 litriem piena. Nedrīkst būt siltāks par 4 grādiem, un tā viņš drīkst uzglabāties 32 stundas. Lai gan kazu piens ir veselīgs, problēmas esot ar tā realizāciju, tāpēc no tā tiek gatavots siers. No 10 litriem piena varot iegūt kilogramu šī produkta. Katram sieru meistaram ir savu recepti, ko viņš līdz galam neizpauž. Nācās pašam meklēt. Arī grāmatās nav rakstīts tādas receptes. Gatavošana tomēr atšķirās no govs piena. Un viņas eksperimenta veidā meklēts. Zemnieku saimniecība Baroni ir izvirzīta Kurzemes turisma balvai nominācijā Ražots Kurzemē. Sāk Dreimna, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.